Bet tas šai burvību nekādīgi samazina, nepalielina. Viņai ir pašai sava kaut kāda Viņai ir savs šarms. Auriņa. Itāļu vērzels, jā. Nē, nu, tas, kā viņi tie motori vērpjās, tas ir fascinējoši. Nu, tā kā to var baudīt un baudīt. Tur tā kā uzreiz smaids ir sejā. Izmēros viņi tagad 3. sērijas BMW sēdās. Jā. Izmērs ir tāds gana liels un pietiekami mans, lai varētu ar pasportot. Noteikti. Tieši eksterieris tā jau ir gaumas lieta. Nu, katrā ziņā tu būsi nedaudz atšķirīgs. Nu. Tas būs atšķirīgs, jā. Un kas ir interesanti, ka mums gan ir reti bijuši tās Alfa Romeo, bet, ja kāda ir, tad cilvēks jau atbrauc ar savu veco, tu zini. Ja ir iebraucis ar Alfa Romeo pie mums autoplacī, tad tu saprast, uz kāda automašīna viņš ir. Jo tie cilvēki, kas ar viņām brauc, tie arī tagad paliek uzticīgi šai. Man bija viens kolēģis, kurš gadu vai vairāk nodzīvo Itālijā, tur viņš iemīlēja šīs markas, un tad, kad viņam vajadzēja pieaugums ģimenē, vienkārši viņš nevarēja atrast pietiekam garu un viņa budžetā iekļaujošu Alfu, lai varētu turpināt ar viņu braukt, un tad viņš ar bēdīgu sirdi pirka Audi A6. Nabadziņš. Jā. Tu, izdomā. Giulia. Ir Giulietta, ir divas laikam, šitā ir Giulia. Giulia vai Giulietta. Nu jā, bet tā priekšējā redēla un viss tas skaisti. Uzmini, kas tas ir. Nu tad līdzīgs tā kā Jaguaram, tu domā? Es nezinu, ka viņš ir. Jā, Lexusam var būt līdzīgs lampas, ir līdzīgs kā Lexusiem. Arī citādāks.